Labrīt, cienījamie viesi, konferences dalībnieki, dāmas un kungi, kā arī visi, kas konferencē seko tiešraidē. Esmu pagodināts par iespēju Labklājības ministra Jāņa Reira vārdā sveikt visus klātesošos un atklāt Labklājības ministrijas organizēto sociālās uzņēmējdarbības konferenci šajā vēsturiskajā ēkā Ziemeļblāzmā. Šīs vietas un ēkas vēsture arī ir stāsts par nesautību un vēlmi ziedot savu darbu augļus sociāli nozīmīgu mērķu labā. Šodien Latvijā darbojošo sociālo uzņēmumu skaits nav ļoti liels, bet mēs redzam, ka tas pieaug. Tas tiešām stiprina pārliecību, ka kopā mēs spēsim attīstīt vēl daudzus labus projektus. Ja cilvēki nesautīgi strādā, lai kopā risinātu sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, tad jebkurš šāds devums, neatkarīgi no mēroga, ir nozīmīgs un atbalstāms. Vēlos apliecināt, ka sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga un vajadzīga labklājības nozarē un valstī kopumā. Arī šodien šeit sanākušie gan tie, kuri interesējas par sociālo uzņēmējdarbību, gan nozares profesionāļi, kuri pārstāv jau gadiem strādājošus sociālos uzņēmumus, kas ir nesuši vērā ņemamas pārmaiņas, kuras citādi nebūtu notikušas. Tāpēc būtiski, lai visiem iesaistītiem valsts institūcijām, uzņēmīgiem cilvēkiem, nevalstiskajam sektoram un nemazāk svarīgi arī potenciāliem darbiniekiem būtu vienota izpratne par sociālās uzņēmējdarbības būtību. Sociālajiem uzņēmumiem ir būtiska loma ekonomikas izaugsmes veicināšanā un inovācijās, gan savā formā, gan piedāvātajos produktos un pakalpojumos. Jāuzsver atbildīgas biznesa prakses īstenošana, veicot taisnīgu samaksu saviem darbiniekiem, rūpējoties par darba drošību un vides pieejamību, saudzējot apkārtējo vidi. Tāpēc vairāk sociālo uzņēmumu Latvijā nozīmē izmaiņas sabiedrībā kopumā. Sociālie uzņēmumi elastīgāk reaģē uz apkārt notiekošo, jo ne tikai teorētiski, bet arī praktiski mazina un novērš nevienlīdzību, rūpējoties par labvēlīgu darbu un emocionālo vidi. Labklājības ministrija mērķtiecīgi strādā ar sociālo uzņēmējdarbību kopš 2013. gada, kad tika izveidota pirmā darba grupa. Šis darba lauks paplašinājās 2014. gadā, kad valdībā tika apstiprināta koncepcija par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā. Līdz šim ir veikts apjomīgs darbs, lai izstrādātu ietvaru un rastu finansējumu gan jaunu uzņēmumu radīšanai, gan esošo paplašināšanai. Tāpēc ir gandarījums un optimisms par Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu piesaisti Labklājības ministrijas projektam atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai. Līdz pat 2022. gada nogalē šī projekta ietvaros būs iespēja izveidot un attīstīt jaunus sociālos uzņēmumus, veicināt nodarbinātību, īpaši atbalstot personas ar invaliditāti vai garīgi rakstura traucējumiem. Šis projekts ir nākamais solis jaunās atbalsta sistēmas pakāpeniskai un secīgai veidošanai. Es ceru, ka šī projekta ietvaros mēs panāksim labāku sociālo uzņēmumu atpazīstamību un radīsim labvēlīgākus nosacījumus to darbībai. Nobeigumā novēlu aizraujošu un vērtīgu šo 2 dienu konferenci. Kolēģi Labklājības ministrijā ir ieguldījuši daudz darba, lai jums piedāvātu plašu un izsmeļošu saturu, gan ārvalstu sociālo uzņēmumu pieredzes stāstus, gan mūsu pašmāju ekspertu radošās darbnīcas un iespēju uzzināt, kā praktiski uzsākt sociālo uzņēmējdarbību un kļūt par līdzdalībniekiem sabiedriskās vides veidošanā. Paldies par uzmanību!